Mans stāsts būs īs, jo mūža cēliens mans nav vairs tik ilgs, kā viss šis skumjais stāsts. Romeo mirušais, Džulietas vīrs, un Nelaiķe bija viņa īstā sieva. Es viņu slaulāju, to kāzu dienu, bija nāves diena Tibaltam. Par to nu izraidīja jauno Romeo, par viņu, ne par brālēnu tā skuma. Lai viņai skumjas kliedētu, jūs spiedāt to precēties ar grāfu Parisu. Tad viņa atnāca pie manis cellē un izmisusi lūdza padomu, kā izglābties no otrām laulībām, ja ne, uz vietas sevi nonāvēs. Es savā mākslā pratējis, iedevu tai miega dzērienu. Tas darbojās kā paredzēts, un viņa iegrima kā nāves miegā. Tūlīt rakstīju es Romeo būt te šeit drausmā naktī, lai glābtu to no kapa aizgūtā, tik līdz kā beigsies miega zāļu spēks. Bet mūks Giovanni, turpu aizsūtīts ar vēstuli, bija kļūmi aizturēts. Man šonakt nodeva to atpakaļ. Tad, pamošanās stundā noliktā, viens pacis nāca šurp uz kapu velvi, lai Džulietu no dzimtas kapa celtu un līdzi ņemtu paslēpt savā cellē, pēc tam to aizvestu pie Romeo. Kad ierados, tik dažas minūtes pirms viņas mošanās, jau gulēja šeit beigti, dižais Paris, cēlais Romeo. Tad viņa atmodās. Es izlūdzos nākt līdzi un ļauties debesis augstai gribai. Tad troksis spieda mani atstāt celli, bet viņa izmisusi palika, un šķiet savu pati roku pielikusi. Tas viss, ko zinu. Viņas laulību vēl aukle zina. Ja esmu vainīgs es šai nelaimē, lai mana vecā dzīve nu izbeidzas pirms laika neilga, par upuri krīt bargam likumam.